Labrīt visiem vēlreiz. Mans vārds ir Kārlis. Jā, nu tātad šodien aktuāla tēma, tātad vēmvāras alternatīvas. Tieši šajā gadījumā gribētu minēt, ka tās alternatīvas mēs izskatām no tiem variantiem, kas ir mūsu Hermitage Solutions portfelī. Jā, tad ejam tālāk aktuālajās lietās. Pāris vārdos par mums, Hermitage Solutions. Mēs esam izplatītājs Baltijas valstīs. Lietuva, Latvija, Igaunija, un mēs esam ne tikai, nu, teiksim, kā izplatītājs, lai piegādātu produktus vai risinājumus, bet šis te value added distribūtors, un tas nozīmē to, ka mums ir pašiem sava tehniskā komanda, ar kuras palīdzību mēs varam jums piemeklēt atbilstošāko risinājumu, izskaidrot nianses, novadīt demonstrāciju, palīdzēt ar triāla procesu, un jā, pēc triāla procesa, protams, atbildēt arī uz tehniskiem jautājumiem. Būtībā viss mūsu portfelis no tiem produktiem, kuriem sastāv galvenais mērķis ir pildīt mūsu misiju, tātad aizsargāt jūsu organizācijas digitālos aktīvus no ārējiem un iekšējiem draudiem, lai palīdzētu nodrošināt atbilstību gan likumdošanai, gan arī regulējumiem, kas šobrīd arī nav mazāk svarīgi, jo jā, mums visiem priekšā ir vēl arī NIS2. Un es gribētu arī teikt, ka tie risinājumi, kas šodien ir mūsu sarunas tematā, arī pilda ļoti nozīmīga daļa no šīs te infrastruktūras vajadzībām. Un jā, tātad šodien šī te aktuālā tēma, jā, kas mūs vieno šobrīd šajā sazvanā, ir vēmvāres izmaiņas tirgū. Tās būtībā sākās jau pagājušo gadu, bet tie virzieni, ko mēs redzam šobrīd, kādos tā kā tirgus virzās un kādas ir šīs izmaiņas, ir to aktualitāti, teiksim, aktualizējušas vēl vairāk, jā. Tad, kas tad šobrīd ir tās lietas, ko mēs zinām, kas ir redzēts, kas ir lasīts, jā, pirmais, ko es kaut kad redzēju, ja nemaldos, tas bija Gartnerī minēts, un tātad Broadcom stratēģija attiecībā uz VMware klientiem ir koncentrēties uz šiem 600 top klientiem, tas ir pasaulē, nevis Latvijā, un tādā veidā, protams, gūt sev lielāku peļņu, jā. Tas, ko visi pieredzēja pagājušo gadu nogalē, tātad, ja mainījās šī te licencēšanas politika, beidzās abonēšana, bet sākās abonēšana beidzoties parastajām licencēm, un, protams, arī pacēlās cena. Kas bija interesanti, ka no dažiem partneriem dzirdēju, ka licences tā kā tika mainītas ar atpakaļejošu datumu, līdz ar to viņiem izjuka vairāk iepirkumi, ja, jo iepirkuma nolikumā bija ielikta tā kā perpetuāla licence. Protams, kad visvairāk tas skar mazo vidējo uzņēmumu segmentu, proti tādu, kāds tas ir Baltijā lielākoties. Un, jā, ir šobrīd, es teiktu, vairāk jautājumu nekā atbilžu, jo tas, ko es pēdējā laikā esmu dzirdējis arī no partneriem, tā kā vairāk jautājumu tieši ir šajā te uzturēšanas jomā. Un tur šobrīd es saprotu, ka ļoti būtisku palīdzību sniedz tieši partneri, un pateicoties tiem, tātad, mūsu klienti Latvijā un Baltijā ir pasargāti. Tālāk es gribētu ieskicēt tieši tās alternatīvas, kas vispār ir mūsu tirgū. Šeit es vairāk domāju Latvijas tirgu, jo interesanti, ka vienā webinārā nesen es dzirdēju, ka šīs te alternatīvas ir pat aptuveni 25 ražotāji un to risinājumi. Tik daudz gan es nezinu. Šeit ir parādīts tātad tās, kuras Latvijas tirgu ir izplatītākās un populārākās. Bet šodienas tātad stāsts ir par šiem te 3 ražotājiem, kas ir no mūsu portfeļa. Un tālāk ar tiem iepazīsimies detalizētāk, bet noteikti gribētu aicināt arī šo te pārmaiņu laiku, ja tā var teikt, uztvert par arī iespēju laiku, jo, mēs kaut kādu ilgu laiku esam bijuši, teiksim, tādā ērtā vidē, ja, kad ar VMware viss ir saprotams, cena mūs apmierina, risinājumu apmierina, ja. Es domāju, apmierina tādā ziņā, ka bija arī šīs te mazās licences, ko ļoti plaši izmantoja Latvijā. Un arī Lietuvā, jā, jo ļoti daudziem uzņēmumiem tātad šīs mazās licences bija noderīgas kaut kādām testa vidēm, neprodukcijas vidēm, un tas bija ļoti noderīgi un arī finansiāli, protams, ērti. Laiki ir mainījušies, ir iespēja arī pastīties, kas tad notiek tirgū cits, un tādā veidā mēs īstenībā varam varbūt panākt pat piemērotāka mums funkcionalitāte, plus vēl arī kaut kādā veidā optimizēt izdevumus. Tad tālāk apskatīsim šos 3 šodienas varoņus atsevišķi, ja, par kuriem ir runa. Sākot ar StoreMagic, tā
tā lietas būtība uzņēmums koncentrējas tātad uz mazo vidējo segmentu, kāds būtībā ir Latvijas tirgus. Viņu piegādātāji risinājumi būtībā ir programmatūra bez pašas serveru tehnikas, ja? Un sevi viņi pozicionē kā, teiksim, ērtu, vienkāršu, tehniski vienkāršu risinājumu un arī finansiāli pieejamu. Ja? Tātad, kas ir arī svarīgi šim te mazam vidējam uzņēmumam, lai varētu viņu ar pašu spēkiem uzturēt. Nākamais ražotājs Scale Computing, tas būs jau tāds pilnvērtīgs HCI risinājums ar pilnvērtīgu. Es domāju, ka no viņa ir gan tiek piegādāta gan servertehnika, gan programmatūra. Un lasot, meklējot informāciju, atradīsiet internetā par šo te ražotāju to, ka tas ir būtībā arī savas gaitas pirms 11 gadiem uzsākt tieši ar to, ka redzot, ka lielākā daļa HCI risinājumu tirgu ir sarežģīti un arī dārgi. Un tad viņi izveidoja savu uz KVM bāzētu programmatūru, kas ir daudz vieglāka, mazāk tehnisku resursu prasoša un kur ir arī vieglāk uzturēt mazām IT komandām. Ja? Un pirms tam viņu tā izpēta bija, ka tādu risinājumu tirgu nav. Tie ir sarežģīti, visi, kas to vēlas uzturēt, nu tā tad ir jārēķinās vēl ar papildus izdevumiem vai nu štata darbinieku vai ārpakalpojumā. Tie galvenie virzieni, kuros viņi vēl ir izcili, tā tad ir šis te edge computing, kas ir paredzēts filiālēm, vai, pieņemsim, lielisks piemērs ir mazumtirdzniecība vai degvielas uzpildes stacijas, ja, kur tad ir daudz šo te punktu, kurās arī ir vajadzīga skaitļošanas jauda. Un jā, uzsvars uz to, ka tās ir mazas IT komandas, kurām nav milzīgu resursu, kurus tās var veltīt uzturēt infrastruktūrai. Un trešais šodienas ražotājs Virtuozo. Nu, šeit es gribētu teikt, ka viņu portfelis ir visplašākais no visiem šiem te trim. Šeit jūs atradīsiet gan, teiksim, šo te aizstāšanas risinājumu VMware vSphere, gan arī vairākus dažādus risinājumus, kas ietver tieši arī pakalpojumu vai servisu sniegšanu partneriem priekš klienta. Ja? Daudz kas no tā ir saistīts tieši ar mākoņu risinājumiem, kā par piemēru Virtuozo sniedz arī savu cloud platformu, kurā partneri var izmitināt savu klientu infrastruktūru, kas ir kā alternatīva Azuram, Amazonai vai Google Cloudam. Tikai tā lielākā priekšrocība ir tā, ka izmaksas ir aptuveni 25% izdevīgākas nekā šiem te lielajiem pieminētajiem spēlētājiem. Viņi nodrošina arī šo te augstas performances S3 datu glabātuvi un arī dažādas platformas, kuras jūs varat veidot gan privāto vai publisko mākoni, vai arī konteinerizētu vidi aplikācijām. Un kas arī labi, ka jūs varat tādā veidā pievienot šos te automātiskos maksājumus, kas ir pay as you grow, kas krietni atvieglo partnerim darbu un, protams, arī klientam, jo viņam viss ir daudz automatizētāk. Tālāk es vēlētos uzskaitīt tieši tos risinājumus, kas katram ražotājam ir portfelī. Tātad StoreMagic piedāvā SVSAN, kas ir programmatūras veida datu glabātuve. Ja? Tātad ar šo te programmatūru liekot to uz jau sev esošiem serveriem, jūs panākat dublētu datu glabātuvi, kas ir augsti pieejami. Ja? Un, protams, StoreMagic ir padomājis arī par vēl mazākām konfigurācijām, un tad arī šis te storage risinājums ir pieejams arī ar vienu serveru instalāciju. Tā kā pēc iespējām jūs varat pielāgot šo risinājumu vai nu augstu pieejamību vai vienu serveru risinājums. Un balstoties uz to, viņi arī gāja tālāk un piedāvā arī šobrīd HCI risinājumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūs ar viņu programmatūru uz sev esošiem serveriem panākat gan skaitļošanas jaudu, gan arī datu glabātuvi. Un vēl viens arī nemazāk svarīgs risinājums, kur izmanto arī vairāki klienti Latvijā, tātad tas ir šo te kriptogrāfiju atslēgu glabāšana, key management service. Pārējot pie Scale Computing, kā jau minēju, tātad tas ir augstas kvalitātes HCI risinājums pilnā spektrā. Tātad no Scale Computing jūs saņemat
gan serverus, gan programmatūru. Serverus piebildīšu, viņi paši neražo, bet viņi tātad šos te serverus komplektē ar savu programmatūru, notestē, prekonfigurē, un tādas jūs arī viņus saņemat, kas jums atliek izpakot, palaist savā infrastruktūrā, un tie ir gatavi darbam. Kas ir viena no lielākajām HCI priekšrocībām? Tas, ka jums ir viens tehniskā atbalsta punkts. Vai tas būs par serveri vai par programmatūru, jūs zvanat Scale-am. Ja? Un kas ir ļoti būtiski Scale gadījumā, tas ir tikai un vienīgi trešā līmeņa atbalsts. Jums nebūs jālaužās cauri zvaniem, ēpastiem, kur jūs runāsiet par kabeļu pārspraušanu un sistēmas resetošanu. Šeit jūs uzreiz tiekat pie atbildīgā inženiera, kurš jums palīdzēs šo savu situāciju tā kā atrisināt. Kā jau minēju iepriekš, arī tad ļoti svarīgs virziens ir šis te edge computing, kas viņiem ir ļoti augstā līmenī tieši mazumtirdzniecības ķēdēm, degvielas uzpildes stacijām un arī uzņēmumiem, kuriem, pieņemsim, nu, centrālais birojs ir Rīgā, bet filiālis kaut kur reģionos. Lai to visu pārvaldītu, viņi ir izveidojuši lielisku tehnisko risinājumu, šo te Scale Fleet Manager, kas būtībā ir pārvaldības rīks jūsu infrastruktūrai, jūsu virtuālajām mašīnām, vai varbūt kādam lielākam partnerim klientu infrastruktūrai, jo to uzturat arī un piegādājat caur sevi. Ja? Bet tas ir pieejams arī uz mobilajām iekārtām. Tādā ziņā jūs varat no jebkuras vietas redzēt, kāda tad ir status jūsu infrastruktūrai. Un, protams, arī ar viņu risinājumiem jūs varat veidot disaster recovery saitu, kas var būt gan vienā ēkā, gan arī citā adresē. Ja? Un vēl arī tomēr Latvijā arī ir pieprasīts risinājums šis te VDI, Virtual Desktop Infrastructure, kas arī no Scale Computing sadarbībā ar citiem ražotājiem pieejams. Jā, un pārējot pie virtuozo, tātad, kā jau minēju, tad risinājumu klāsts no viņiem ir plašs, bet tās būtiskākās lietas, ko es gribētu šodien minēt, tātad ir virtuozo hybrid infrastructure, kas būtībā ir, es teiktu, vairāk piemērots partneriem priekš viņu pakalpojumu sniegšanas klientam. Te jūs varat būvēt savu privāto vai publisko mākoni, un tas, es teiktu, arī ir HCI virziens, tikai vairāk softiskā un cloud līmenī. Ja? Tātad ar visām tām priekšrocībām, ko es iepriekš jau minēju, tātad viens supporta kanāls, 24/7 supports un tādas lietas, kas ir vajadzīgas mūsu infrastruktūrai, lai tā pilnvērtīgi darbotos. Nākamais risinājums ir šis te Virtuoso Hybrid Cloud, kas, kā es minēju, ir alternatīva Amazonai, Google vai Azuram, ja, tikai par daudz pieejamākām cenām. Tātad jūs šeit varat izmitināt savu infrastruktūru, maksājot par patēroto resursu ikmēneša maksājumā. Šī aplikācija platforma, kas ir kā nākamais punkts minētais, tātad šī būs jau šī konteinerizētā vide jūsu biznesam kritiskām aplikācijām, kas ietver visus drošības faktorus, performances kāpumus, pievienojot jaudu, ja tāda ir nepieciešama šai aplikācijai. Ja? Un Virtuoso Hybrid Server, šis būs tas risinājums, kas ir kā līdzvērtīgais slānis VMware vSfērai. Ejot tālāk, es gribētu ieskicēt tieši tās lietas, ko katrs no ražotājiem jums, kā klientam vai kā partneriem, atrisinās ņemot par pamatu, jā, tātad jūsu esošās vajadzības, un tad, ko jūs varat paņemt no StorMagic. Jā. Kā es minēju, StorMagic tātad būs gan datu glabātuve uz vienu servera vai augstā pieejamībā uz 2 serveriem, un jau pilnvērtīgs HCI risinājums, kur būs gan skaitļošanas jauda, gan datu glabātuve. Atkarībā no tā, kas jums ir vajadzīgs. No Scale Computing jūs varat izvēlēties tādu tā kā diezgan plašāku vēl spektru no risinājumiem. Jā, tātad tas viennozīmīgi jau būs augstas pieejamības infrastruktūra, skaitļošanas jauda un datu glabātuve, un tāpat laikā arī disaster recovery saite vai arī šī te VDI sadaļa. Un ar Virtuozo jūs būtībā varat arī panākt ļoti līdzīgu rezultātu. Jūs varat vienkārši paņemt šo virtualizācijas slāni vai iet jau tālāk un tā kā audzēt pakalpojumus klāt vai arī šo virtualizāciju panākt nevis on premises, bet mākoņu vidē.
Vēlreiz gribētu ieskicēt tās lietas, kam katrs ražotājs tā kā savus risinājumus ir paredzējis. Tātad Store Magic, kā jau minēju, tātad tā viņu redzējums un kam viņi sevi pozicionē, ir mazais vidējais segments un arī šī te edge sadaļa, filiālis, ja. Un viņu tas mēģis bija būt pieejamam, vienkāršam un ērtam risinājumam priekš šī te mazākā klienta, mazā vidējā klienta, ja, lai tad viņš var gan atļauties šo risinājumu, gan iegādāties, gan arī pēc tam uzturēt. Nākamais, Scale Computing arī, nu, viņu tas mērķis bija mazais vidējais klients, bet es teiktu no tiem projektiem, kur esam salīdzinājuši skēli ar pilnvērtīgajiem, nu, tā teikt, enterprise, lielajiem HCI risinājumiem, tad, nu, es teiktu, ka lielai daļai Latvijas enterprise klientu skēli pilnībā arī savu funkciju pildītu pilnībā atbilstoši, bet tāpat laikā, kā jau minēju, tas uzsvers ir uz vienkāršo uzturēšanu, izmaksām, jo skēla gadījumā izmaksas ļoti būtisks faktors ir tas, kā viņu licencēs tikai līdz 24 kodoliem. Ja jums ir 36 kodoli, pieņemsim, tad cena būs tāda pati kā par 24. Un vēl viena nianse, viņi neskaita licencē SSD diskus, kas jau pret citiem no šiem te lielajiem, ja tā var teikt, HCI risinājumiem jau krietni izvirza skēla priekšplānā attiecībā tieši uz izmaksām. Nemaz, nu, nerunājot par šiem te pārējām pievienotajām vērtībām. Un vēl, ja skatāties uz šo te filiāļu risinājumiem, tad tur viņi arī ierindojas Gartnerī vairākos apskatos priekšgalā ar ļoti labām atsauksmēm no daudziem Eiropas mēroga mazumtirdzniecības ķēdēm un tam līdzīgi. Un par virtuozo, jā, nu te es teiktu, ka tā ierobežojuma praktiski nav. Sākam vai nu ar šo te virtualizācijas slāni vai arī ar mākoņu pakalpojumu iespējām, vai nu tā ir infrastruktūra mākonī vai mūsu aplikācijas mākonī, tad, nu, tiešām, te tikai galvenais saprast ir to, kas jums ir aktuāli, un tad mērtiecīgi arī tam, teiksim, soli pa solim iziet atbildot uz jūsu vajadzību. Un noslēgumā es gribētu, nu, iedot to informāciju, ka, teiksim, kas ir tie, varētu teikt, konkurentu risinājumi tirgū, ko, ja jūs izskatāt, tad ieteiktu paskatīties noteikti arī ar mūsu no šodienas ieskicētajiem risinājumiem. Tad, ja tas ir Proxmox un KVM, tad noteikti tur varam izskatīt arī StoreMagicu. Ja domājat par augstu pieejamību un izskatāt kādu no minētajiem HCI risinājumiem no prēmiju klases ražotājiem pasaulē, tad noteikti apskatāmies arī Scale Computing. Un Scale Computing arī es teiktu, ka ja vien mēs skatāmies arī uz augstas pieejamības infrastruktūru, kur ir vismaz 2 serveri un datu glabātuve, tad Scale Computing jau būs līdzvērtīgās izmaksās. Tikai jāņem vērā, ka šeit jau mēs esam panākuši augstas pieejamības arī datu glabātuvi. Ja tā ir, teiksim, klasiskā infrastruktūra, tad, nu, tur jau vēl mums jāparūpējas par augstas pieejamības datu glabātuvi. Šeit mēs jau to būsim saņēmuši gatavu šajā 3 serveru konfigurācijā. Un, ja runājam par virtuozo, nu, tad, jā, tad nu, visa klauda ražotāja buķete, jā, ja tā kaut kas par to ir padomā, tad droši jautājiet pēc informācijas, mums izskaidrosim virtuozo iespējas. Tas būtībā bija galvenais, ko es gribēju pateikt. Sākumā es laikam aizmirsu pateikt, ka mēs webināru ierakstam ar tādu domu, ka, lai mēs varam izsūtīt jums viņu atkārtot, un jūs varētu paskatīties viņu lēnām mierīgi atkārtoti. Kā jau es teicu, droši lūdzu sūtiet savus jautājumus un, teiksim, šīs te vajadzības. Un mēs labprāt ar jums vienosimies par laiku tehniskai sarunai. Es teiktu, ka mēs to noteikti varētu tehniski izveidot struktūrētāku tieši no sākuma saņemot jūsu jautājumus un tieši arī caur šiem punktiem izējot demonstrācijas laikā. Kas vēl būtiski, Scale klāsters ir mums pašiem uz vietas, iegādās tieši testa nolūkiem, un to mēs varam fiziski jums piegādāt. Uz vietas notestēt jūsu infrastruktūrā, nu, pārējie tā kā ir softiski risinājumi, tad tos, protams, piegādāt nav nekāda problēma. Es skatos, jā, kad ir arī daži jautājumi.
Jā, par to, ka Latvijā īstenībā šis gads bija, gada sākums bija tas, kas deva tādu tā kā grūdienu, lai partneri aktuāli iesaistītos risinājumu certifikācijā. Te es tieši gribētu uzsvērt par skēlu. Par pārējiem risinājumiem mēs paši arī mācāmies un izglītojamies, lai varētu iedot šo te atgriezenisko saiti jums kā klientam. Un, protams, arī ražotājs mums palīdz gan ar tehnisko resursu, gan arī ar triālu licencēm. Par šo te Jāņa jautājumu es nevarēšu atbildēt pats. Es piefiksēšu un sazināšos ar jums un atbildēšu personīgi. Skatos, ka jā, ka tad laikam jautājumu vairāk nav. Paldies, ka pieslēdzāties. Jā, tiešām es biju pārsteigts par tik lielu potīkamu, pārsteigts, protams, par tik lielu reģistrantu skaitu, jo tēma ir aktuāla. Kā jau es minēju, interesanti bija tas, ka gada sākumā vēl tik liela aktivitāte nebija, bet vislielāko aktivitāti arī no pašiem klientiem un partneriem mēs saņēmām sākot ar otro kvartālu. Un, protams, arī tagad šobrīd laikam arī vēl kaut kādas izmaiņas ir gaidāmas nākamajam gadam. Tā kā jā, paldies jums visiem. Ierakstu izsūtīsim. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad jā, mans vai uzņēmuma ēpasts droši sūtiet. Labprāt atbildēsim. Paldies un visu labu!